Jūs taču atceraties, kā izskatījās pats pirmais Hyundai Ioniq elektromobīlis. Bija tāds korejiešu Prius. Un paskatieties, kur mēs esam tikuši mazāk nekā 10 gados. Šis milzu šķūnus ir Hyundai Ioniq 9. Praktiski luksus klases sport utility automašīna ar 6 vai 7 sēdvietām un gandrīz 500 elektriskiem zirgspēkiem. Ioniq 9 ir arī ļoti garš, vairāk nekā 5 metri. Ja jūs pietiekami bieži skatāties autoziņas, tad gan jau atcerēsieties, ka šāda izmēra džipiem zelta griezums ir 3-metrīga riteņa bāze, vai bez 2 mm 3 metri. Šis auto pārkāpj šo zelta likumu, tāpēc, ka Hyundai Ioniq 9 riteņa attālums ir lielāks par 3 metriem. Un paskatieties, cik milzīgs ir aizmugurējās durvis, tā kā kaut kādam Rolls-Royceam, kas nozīmē to, ka iekšā arī ir ļoti daudz vietas. Šis elektromobīls ir iespaidīgs ne tikai grandiozo izmēru, bet arī tehnoloģiju dēļ. Piemēram, priekšpus, paskatieties, kā jau nekā tāda īpaša nav, kaut kāda segmentiņa, kvadrātiņa, viss pārējais. Patiesībā te ir sarežģīta gaismas tehnika, te ir saslēpti visādi sensori un radari, bet šeit apakšā ir tādas īpašas lūkas, kuras pavarās un aiztaisās atkal ciet atkarībā no tā, cik ātri jūs braucat un cik daudz dzesēšanas būtu nepieciešams elektrosistēmai. Ioniq 9 ir tik milzīgs automobīls, ka iepazīšanās ar to ir jārīko tāpat kā apskatot dzīvokļus jaunajos projektos, proti pa istabām vai zonām. Un sāksim mēs ar darbistabu, proti ar vadītāju vietu. Baltas un brūnas ādas kombinācija ir viena no elegantākajām un pieejama tikai lepnākajai komplektācijai – kaligrafija. Ja mēs skatāmies tālāk uz stūres formu, tad tā arī ir tāda īpaša, gandrīz tā kā savulaik Range Roveriem ar tādu taisnu vidu un atdalītiem sāniem. Vadības ierīces ir šeit apakšā, to mēs Hyundai Ioniq jau esam redzējuši, starta poga, drives un viss pārējais. Tas, kas gan ir citādi nekā pārējos Hyundai automobīļos, ir viduskonsole, kuru Hyundai sauc par universālo salu, Universal Island. Ar kinematogrāfu tai nav nekādas saistības, gluži vienkārši to drusku pabīdīt uz aizmuguri. Elektropievadi Ioniq 9 ir itin visam. Sēdekļiem bez vispusīgiem standarta regulējumiem iespējams arī šāds. Atsevišķi poga nolaiž krēslu, atpūtas režīmā un atloka kāju balstu. Šāda laiska poza droši vien vairāk piestāvētu dzīvojamai istabai, nevis darba kabinetam, tāpēc laiks pārcelties uz otro rindu. Gan jau arī jūsu mājoklī dzīvojamā istaba ir plašākā un ērtākā. Tieši tāpat gadījies arī Ioniq 9. Šajā gadījumā mums ir tikai 2 sēdekļi otrajā rindā, var būt arī 7 sēdekļu kombinācija, tad ir tāds vienlaides sols, kurš diez vai ir mazāk ērts, bet, protams, nebūs paroceņu, un varbūt nebūs arī šīs komforta funkcijas, kura, protams, ka ir paredzēta arī šai rindai. Pasēžot aizmugurē top skaidrs, kāpēc dažviet Hyundai Ioniq 9 nodēvēts par minivenu, nevis apvidus auto. Šis elektromobīls ir patiešām apjomīgs un skat pat 3. rindas sēdekļus šeit nolaiž un paceļ elektropiedziņa. Ioniq 9 visi parametri ir vispārākajos ciparos. Mums ir liela baterija, 110 kWh. Tas nozīmē, ka ar vienu uzlādi mēs varam nobraukt 400-500 km un vispār nav jāraizējās, kad tad būs tā nākamā lādēšana. Jauda arī ir iespaidīga – 482 zirgspēki, pārēķinot no kilovatiem. Tas gan ir tikai pilnpiedziņas versijā. Bāzes modelim ir tikpat liela baterija, taču tikai viens motors un par vismaz 200 zirgspēkiem mazāk. Visu riteņu piedziņa elektromobīlim ir vajadzīga ne jau tāpēc, lai brauktu pa mežu vai bezceļu, bet tāpēc, lai mašīna būtu jaudīgāka. Un šo jaudu mēs varētu sadalīt pa 2 asīm, lai nesanāk tā, ka gan arī 500 zirgspēki iznāk vai nu tikai uz aizmugurējiem, vai nedod Dievs tikai uz priekšējiem riteņiem. Bet, ja jau tas ir crossovers ar kaut kādu nosacītu klīrensu, tad droši vien ir vērts pārbaudīt, kā tad tā automašīna uzvedās mežā un uz zemes ceļa. Ioniq 9 ir savai klasei solīts 17,5 cm klīrens. Bezceļa nodomus apstiprina arī atsevišķi terēni jeb apvidus braukšanas režīmi. Hyundai Ioniq 9 pie Autobassadone maksā no 77 000 eiro par sākuma modeli līdz pat 90 000 par izmeklēti iekārtota kaligrafiju.
90 000 eiro par Hyundai markas automašīnu. Izklausās dikti traki, vai ne? No otras puses, tieši to pašu pirms gada vai diviem mēs teicām par Kia EV9, kas ir Ioniq 9, tehniskais radinieks. Un paskat, mašīnas pa ielu brauc, cilvēki tās pērk, tātad piķis nav problēma. Ja mēs saliekam kopā dizainu un tehnoloģiskās iespējas, varbūt, ka nevajag tik daudz skatīties uz to zīmolu, jo, piemēram, ja jūs uzzinātu, cik maksā jaunākais datortomogrāfs slimnīcai, jūs taču, kāpēc tik dārgi, jo tā taču tomēr ir smalka, mehāniska ierīce ar misiju palīdzēt cilvēkiem. Tad es teiktu, ka šī automašīna zināmā mērā arī ir elektromobīls ar misiju.